no bērnu nama un klaidonis ar lielu frizūru un vēl lielāku sirdi pieņēma viņu pie sevis. Viņi dzīvoja parkā, dalīja vienu guļamaisu un katru dienu lasīja vecas avīzes, kurās bija krustvārdu mītnes. Un tā Optimus iemācījās lasīt un domāt un risināt. Cik labi, ka šeit labs laiks. Iedomājies vakar līdzi. Tā mums viņš ir bijis. Klapu paspēju viņš domā. Risināt, domā, risināt. Nu tad pamēģini ātrāk lasīt. Jebkuru citu vārdu? Jā, nebūtu to, bet ātrāk. Labi. Opingi, tā, olimjā. Tas bija ātri. Tad arī ātrāk. Okay. Bet malts, vismaz centies. Paldies. Zini, ko dēls? No. Es tev nestāstīju, bet es savā dzīvē neprobiet māku. Jā. Es tev neteicu, bet man ir 3 augstākās izglītības. Nu, es teiktu tā, viena augstākā izglītība, kā augstākā izglītība, kur tu mācies, bet tās 2 ir dzīves skolas augstākās izglītības. Es iemācīju dzīvot. Tad nav stāstāt, vienkārši. Kur es esmu tām savām 3 augstākām izglītībām? Lai tu aizēji uz augstskolu, izmācies. Un es tev ir sūdīšu arī mācīties. Tikai izvēlies to, kas ir vajadzīgs. Labi, es iešu mācīties, es iegūšu visas augstākās izglītības. Nē, tu tagad muļķības runā. Tādas visas augstākās izglītības. Nu visas? Ir miljonas profesijas. Kam tev viņas visas? Vienu vajag. Bet tev ir 3. Nu, Tad es arī gribu. kur es esmu ar tām 3? Tev vajag vienu, kur tu vismaz kaut ko vari. Nē, tad man būs arī 3. Man būs 3. Es mācīšos labi, un man būs 3 augstākās izglītības. Tāpat kā tev. Bet tev jāmācās tā, lai tu vari Es paņemt gribu būt kuru. tikpat gudrs kā tu. Lai tu varētu paņemt kuru brīdi, bet tev jābūt tik labiem rezultātiem, lai tu vari iestāties kuru brīdi. Labi, ok. Labi, dēls. Sarunāts. Un tā Optimus sāka mācīties uz skolām. Lai gan sākumā viņam gāja grūti, viņš bija ļoti apķēries. Un dažu mēnešu laikā viņš no pēdējās vietas klasē bija nokļuvis līdz gandrīz 1. Protams, ar klaidoņu lielo palīdzību. Sveicam visus! Prāta spēles 2005 finālā! Mums pēdējie 3 dalībnieki. Skolas gudrinieks, Ariets. Mūsu 2. dalībnieks ir mūsu publikā. Un 3. dalībnieks, kas ir ticis finālā, ir Optimus! Pietiks Optimus. Nāc skatos, lūdzu. Visiem veiksmi! Sāksim šo spēli ar pirmo jautājumu. Cik sekundes ir 1 stundā? 3600. Punkts Arietam! Nākamais jautājums. Kas nekad neiet, bet vienmēr kustas? Publikai varbūt ir kāds variants? Pulkstenis.
Nepareizi. Laiks. Nē, rīta skolas ēdnīcā. Pareizā atbilde ir laiks un carietā. Turpinam šo spēli ar nākamo jautājumu. Kāda ir vienīgā valsts pasaulē, kurai nav galvaspilsētas? Venecija. Nepareizi. Nav! Punkts Optimusam! Nākamais jautājums. Kādu metālu cilvēku ķermenī ir visvairāk? Zelta plūs, asins hemoglobīnā. Jā, pareizi! Cīņa pagaidām notiek starp šiem diviem. Nākamais jautājums. Kura planēta visilgāk griežas ap Sauli? Jupiter. Neptūns! Pareizi! Kura valsts izdomāja Sudoku, bet kura to padarīja slavenu? Ķīna. Nav pareizi. Koreja. Japāņi to spēlē, bet Šveici to izgudroja. Jā, pareizi! Optimus baigais gudrinieks mums šeit. Nākamais jautājums. Kurš sīdītājs nespēja lekt? Varbūt publikai ir kāds vajag? Pareizi, zilonis! Punkts publikai! Turpinam. Kas ir anagramma? Šis diezgan āķīgs jautājums. Tā, es uzrakstīju tādu vārds vai frāzi, ko var pārrakstīt ar tiem pašiem burtiem, bet mēs iepūtam citu vārdu. Jā! Pareizi! Ļoti godīgi paskaidros. Un pēdējais jautājums. Prāta spēles 2005 finālā ir kuru gadu sauc par lēkšanas gadu? Nē, papā, 29. gads. Februārs, tātad katrs 4. gads. Jā, pareizi! Acīm redzot, mums ir viens uzvarētājs. Tas ir diezgan liela punktu starpība. Tāpēc atbrīvosim zāli priekš apbalvošanas. 3. vietā mums ir publikā! Gribu pasaukt vienu pārstāvu no publikas. Miša, nāk lūdzu. Autogrāfs. Nākamais. 2. vietā mūsu skolas gudrinieka ir Aries. Paldies. Un tagad ar 4 punktu pārsvaru mūsu uzvarētājs Prāta spēles 2005 konkursā ir Optimus! Paldies.
savu dzīvi labi, tu parādīji kaut kādu mazu posmu, kas tev tur slikti gājis dzīvē, bet vai tas tiešām kaut kā mainīs manu dzīvi, vai tiešām man paliks labāk un tā, ka es redzu, ka tev bija slikti, bet palika labi. Man viss ir slikti. Visu Laiks, tici man, laiks, visu parādīs.